Nu ko, Jāņu laiks ir klāt, un šie Jāņi mūsu ģimenē būs pavisam neparasti, vai ne, Artur? Tādi Jāņi mums vēl nebūs bijuši. Ko mēs plānojam darīt? Ārdīsimies. Ļoti smagi strādāt, ārdīties un īstenībā cerams gūt estētisku baudījumu. Kā mums tas izdosies? Vai mums tas izdosies? Skatāmies tālāk. Mēs tev skaisti saņemsami līgo. Mēs tev skaisti saņemsami līgo. Ziniet, kā ir? Tad, kad tavs darbs ir saistīts ar to, lai veidotu citiem cilvēkiem skaistus dārzus, bieži vien vasaras laikā un pavasara un rudens laikā pašiem īsti neatliek laika, kad iekopt savu teritoriju un piepildīt savus sapņus. Jo apzaļumošanas kompānija, ko nodarbojās apzaļumošanas kompānija? Veido cilvēkiem skaistus dārzus. Kad mēs viņus varam veidot? Tad, kad ir sezona. Un bieži vien mēs strādājam gan sestdienās, gan svētdienās, tāpēc Jāņi ir īstais brīdis, kad mēs varam strādāt priekš sevis, jo Jāņos patiešām apzaļumotājus neviens negrib redzēt savā dārzā. Un šos Jāņus mēs visa ģimene jo īpaši gaidījām, jo šajos Jāņos, lai tā būda brūk, to mēs darīsim šajos Jāņos. Citi kurinās ugunskura, cep šašliku, nav izslēgts, ka mums tā visa nebūs. Bet šajos Jāņos mēs vēlamies nojaukt beidzot šo šķūnīti. Jūs zināt, cik sen es to klusībā vēlējos. Cik sen. Un beidzot, tas ir pienācis. Un ziniet, tā šķūnīša nojaukšana nav nemaz tik vienkārša lieta. Nav jau tā, nojauc būdu un viss. Tā nav. Mēs šim pasākumam gatavojamies jau vairākas dienas iepriekš. Šodien ir 21. jūnijas. Dažas dienas tikai līdz līgo vakaram, un mēs jau sākam gatavoties. Pirmais, ko mēs darīsim, mēs nozāģēsim dažus zarus šim parūkokam. Es zinu, ko jūs teiksiet, kurš nevajag. Viņš ir kupls, viņš ir pufīgs, viņš ir grandios, bet viņš aug virsū mājai. Un šīs mājiņas fasādi es plānoju kaut kad restaurēt, iespējams, vai arī šeit kaut ko būvēt, šeit kaut ko darboties. Un tagad, kad mēs jauksim no šķūnīti, šeit ir nepieciešama eja. Tāpēc mēs apsvērām visus par un pret. Esat droši, ka mēs to izdarījām. Un mēs pieņēmām lēmumu ar Arturu kopīgi, kad ne pavisam, bet dažus zarus šim parūkokam mēs tomēr nogriezīsim. Nesatraucamies, viņš atkal sakuplos un atkal viss būs forši. Patiesībā, mīļie draugi, ziniet, kā ir? Mēs ar Emiju nebūsim tās, kas jauks nost to šķūni. Pilnīgi loģiski. Mēs uz Jāņiem gatavosim ēdamo un motivēsim puišus jaukt no šo šķūnīti. Kas būs tie jaucēji? Arturs un Henriks. Tātad mans vīrs un mans dēls. Bet, ziniet, tagad dodamies iekšā un paskatāmies, kāds tad ir, kāds būs puišu darāmo darbu apjoms. Wow, es atveru durvis un man jau trūkst vārdu. Un tātad šis šķūnītis sastāv no
dažiem tādiem, redziet, koku balstiem. Nu, kā bija, no tā cilvēku uztaisīja šķūnīti un baigi forši. Viņiem arī bija tas šķūnītis. Es domāju, ka ilgus gadus nokalpoja. Ļoti daudz šīfera, kas ir problēma, jo šīferi tā nemaz nevar izmest. Un metāla trubām. Lūk, metāla trubas. Principā tas ir tas, no kā sastāvs šis šķūnis. Dažas koku konstrukcijas, ļoti daudz šīfera, nedaudz metāls, redziet, metāla trubas, un šajā dušā arī, jā, ir metāls. Lūk. Bet tas vēl nav viss, no kā sastāv šis šķūnītis. Vēl šeit, kur ir duša, ir kaut kur jāliek šī vanna, un šeit ir nobetonēta grīda. Lūk. Tātad šeit ir diezgan augsti tādi betona pamati. Un šeit pie šī ķirša man ļoti garšo šis ķirsis, un es ļoti gribēju viņu pataupīt šajā dārzā, ko es arī izdarīju. Pie šī ķirša šeit bija dārzs. Cilvēkiem viņi te audzēja ķiplokus un visu kaut ko. Visu kaut ko viņi te audzēja, visādi kaut kādu savu pārtiku. Bet šeit mums dārzs nebūs, jo šajā vietā mums būs Artūra darbnīca. Vieta, kur mans vīrs varēs izpausties, pabūt viens ar sevi, piepildīt manus un bērnu sapņus un nodarboties ar savu hobiju, ar savu sirdslietu. Un šajā vietā būs manas šūpoles. Šī būs neliela, bet atpūtas vietiņa man. Tāpēc tagad ķirsis jau ražo un es gribētu, lai arī šeit ir sakovis. Nu, ja jau mēs to šķūni jaucam nost, nu, tad pie vieniem pīrāgiem arī šeit. Ko mēs arī sarunājām, ka mūsu ģimenes puiši izdarīs arī šo darbiņu. Bet ak tu mūsu bēdu, pie mana garšīgā ķirša ir ne tikai dārzs jālikvidē, bet kompostkaudze, kura ir pilnīgi nepareizi uzbūvēta un pilnīgi nepareizā vietā. Kā lai es nolasu? Ķirsim ogas, ja tur ir kompostkaudze. Un kurš kompostkaudzi būvē no blokiem? Nu, puišiem nāksies arī ar šo problēmu tikt galā. Nojaukt šo bloku kompostkaudzi. Lieku kuvaldu. Kā tā? Es domāju, ka mums noderēs demolācijas procesā. Šī tāds ķirsis. Nu, šikais ķirsis, garšīgais. Un kaut kāds šitādi. Davai! 1, 2, 3. Nav? 1, 2, 3. Nav. Visa zemerība. Ieklausījās Ģenovevā, es gribu būt tavs nelabais, labais, tāds, kuru šēl joprojām lais. Paskaties, Ģenoveva, vai esmu es slikts nelabais? Padoties, Ģenovevā, es esmu tāds kā elles skaists. Ģenoveva, es man nelabais pie sevis. Ģenoveva, reiz nelabais vēl sevi labais. Ģenoveva, es man nelabais pie sevis. Ģenoveva, reiz nelabais vēl sevi Nu ko, 7:30 vakarā. Mēs esam visi netīri, viegli piekusuši, kaut kur vēl kaut kādas tačkas čīkst, bet sāksim visu no sākuma un paskatīsimies, kā tad sākās šī diena un ko tad mēs šodien padarījām. Sestdiena un pulkstens ir. Kurš sestdienās tik agri ceļās? Mēs.
Labrīt. Baigi gribās dabūt viņu tur iekšā, varēs? Jā, to es varu dabūt nost, jūs varat te kaut kā tur tā. Nu, ielikt viņu tā, lai es varu, tos vārds aizvērst. Viņu ārpus varēs, ja? Ko aiz iekšu? Būs kā vajag, bet, es droši vien, ka man vajag uz āru, lai es viņus var aiztaisīt, jo, jā, es varu, kas ir nobloķējis. It kā iet, tālāk nevajag? Rādās, ka iet it kā. Vajag es melnais? Un jā, sestdienas dienā, 22. jūnijā, tad, kad, principā, iet visi pīt vainadziņus, mēs atvedām atkritumu konteineru. Šajā konteinerā mēs noskaidrojām, mēs varam likt visu, izņemot šīferi, izņemot kaut kādas krāsas un kaut ko šķīdru nevar likt, un izņemot, ko vēl? Riepas, jā. Tātad, mums ir konteiners, nav nemaz tik liels, bet cerams, ka mēs visu viņā varēsim salikt, ko mēs gribējām. Lodziņš ir vaļā, nesteidzies, līdz rīta saulē gaiss vēl tāls, kā tur bija. Opa! Kiosks! Paliec pie manis, apsedzies, lodziņš ir vaļā, nesteidzies, līdz rīta saulē ceļš vēl tāls. Piedod, ka brīžiem šāds un tāds, paliec pie manis, apsedzies, lodziņš ir vaļā, nesteidzies, līdz rīta saulē ceļš vēl ļoti tāls. Kā es iepriekšējos video jums jau stāstīju, šis dārzs mums ir ar lielu kritumu, un mēs izdomājām izmantot šo kritumu un veidot dārzu līmeņos, jo dārzs pats pa sevi mums nav liels, bet dārzs līmeņos vienmēr vizuāli izskatās lielāks. Nevienmēr, bet tad, ja viņš ir pareizi saplānots. Attiecīgi, šeit pie žoga, tāpēc mēs bērsim un esam sabēruši melnzemi. Mēs celsim šo vietu uz augšu, bet šeit ir ne tikai kaut kāds vecais komposts un sazinu kas, bet mēs ar Emiju šeit vēl izkaisīsim putnu mēslus. Un pēc tam šeit atkal tiks uzvesta zeme un tālāk jau mēs veidosim līmeņus. Ņem. Tu vari turēt un es varu skaisīt, ja tu gribi tā. Vat šitā. Vienkārši šitā varam izbērt. Mums pat nav būtiski, kā. Mums jau tur nav svarīgi, kad mēs tur. Galvenais uz augiem nebērt. Šitā bez žēlastības birdinam.
nenācu šai vietā savu miegu izgulēti, es nenācu šai vietā savu miegu izgulēti. Trai, rai, rai, ritam, trai, rai, rai, ritam, trai, rai, ra, la, la, tra, ra, la, la. Nācu ēsti, nācu dzerti, nācu jautri padziedāti, nācu ēsti, nācu dzerti, nācu jautri padziedāti. Trai, rai, rai, ritam, trai, rai, rai, ritam, trai, rai, ra, la, la, tra, ra, la, la. Ja es būtu to zinājis, kad tik jauki šai vietai, ja es būtu to zinājis, kad tik jauki šai vietai. Trai, rai, rai, ritam, trai, rai, rai, ritam, trai, rai, ra, la, la, tra, ra, la, la. Jā, mīļie draugi, šodien tika izkrāmēts šķūnīts no visādām derīgām un netik derīgām lietām un tika nojaukta kompostkaldze. Manuprāt, tas jau ir super solis uz priekšu. Bet tas vēl nav viss, tas ir tikai pats sākums, jo ar kaut ko taču ir jāsāk. Ko mēs darīsim tālāk? Nu, to skatieties turpinājumā. Un turpinājums būs pavisam jau drīz.